jāņem vērā, ka diškabārdis Latvijā šobrīd atrodas uz dabiskā izplatības areāla ziemeļaustrumu robežas. Tātad šobrīd pie mums viņam ir tāda relatīvi ekstrēma tā situācija, bet nākotnē, mainoties klimatam, tā situācija šai koku sugai kļūs aizvien piemērotāka. Atjaunošanās un augšana, un tur Silavā ir veikta virkne pētījumu. Viena daļa attiecās uz to, kā mēs varam veikt diškabāžu pavairošanu, kas ir notiekoši pasākumi gan no stādu audzēšanas viedokļa, kādi ir piemērotākie stādu tipi, tātad kādā konteinerā, ietvarā, kādā vislabāk viņu audzēt. Jā, tātad, ja no tāda varbūt pat pakāpjoties vienu soli atpakaļ pirms šī stādu audzēšanas, mums ir svarīgi, no kā tad mēs tos stādus audzējam. Nu, un te jau arī var redzēt, kā labu piemēru, kad ir laba zarojuma kvalitāte, stumbra ārējā kvalitāte, kas ir ļoti būtiski, jo diškabārds ir tāda koku suga, kurai pa brīžam ar šo aspektu ir diezgan lielas problēmas. Otra sadaļa attiecās uz adaptāciju, jeb piemērotību augšanai Latvijas arī šī brīža apstākļos, lai to ņemtu vērā, tad tas materiāls, ko mēs rekomendējam tālāk izmantošanai praksē, ir vākts Latvijas teritorijā, lielākoties dažādās vietās, tad ir izvēlēti pluskoki, un mēs zinām, ka tā pirmā paudze, tātad tie, ko atveda uz šejieni pirms gadiem 120, 130 un iestādīja, viņi ir diezgan stipri cietuši no meteoroloģiskiem ekstrēmiem, it sevišķi ziemas periodā. Savukārt tā otrā paudze, kas tagad ir 30, 40, 50, 60 gadi veca, tā jau ir jūtami izturīgāka. Tātad attiecībā uz atjaunošanos diškabārdis pats atjaunojās ļoti labi, jo ir ēncietīga koku suga. Var formēt audzes arī jauno paudzi zem vecās audzes vainaga klāja, un tas nozīmē, ka arī viņam cita veida apēnojums tais pirmajos augšanas gados nav tik kritisks. Atšķirībā varbūt no vairāk saulmīļu sugām, kurām kaut kāda viena kopšana izlaidīs, un tas viss ir kritiski, jo tur vienkārši būs bojājēji. Diškabārdim arī jāatzīst, līdzīgi kā eglei neder, viņam neder augsnes ar zemu augsnes auglību. Viņām ir jābūt pietiekam auglīgām augsnēm, pretējā gadījumā ar šo te koku sugu tur īsti nebūs ko darīt. Priedes augsnēs mēs diškabārdu izmantot nevarēsim. Nu, lūk, un te ir viena tāda audze, ko jūs redzat fonā, kas ir izdevusies ļoti labi, stādījums, kas ir izdevies ļoti labi. Pirms dažiem gadiem viņā ir veikta retināšana, un tas, ko mēs sagaidām, ka pēc gadiem 30 apmēram varētu būt tas potenciālais gala rezultāts, proti varētu būt izauguši tie koki tādās dimensijās, lai būtu interesanti jau tālākai pārstrādei. Jā, un arī pie relatīvi laba tā materiāla var redzēt, ka dažiem kokiem jau tā dubultās galotnes un tā dakšošanās aiziet gan tur, gan šite. Nu, šitais, piemēram, ir ļoti labs. To varētu atstāt. Tas nozīmē, ka ir jārēķinās ar vairākām retināšanām šai koku sugai. Visticamāk, arī tad, ja mēs būsim atlasījuši relatīvi labu ģenētisko materiālu, gluži tāpat kā ar bērzu, kur mēs atlasam taisnus, skaistus ar vienu galotni, un tad, kad ierīkojam no viņu sēklām pēcnācēju pārbaudas, tad var redzēt, ka no dažiem sanāk kaut kas šitāds, kur aiziet tās dakšošanās vairākas reizes. Kā tas rezultāts sanāk, piemēram, šitāds te, kur nav nekādas ne dakšas, ne vairākas galotnes, ne viss ļoti smuki. Aiziet tāds stumbrs, kādu mēs viņu beigās gribētu redzēt saimnieciskajā mežā. No saimnieciskā viedokļa, ko tad mēs varam sagaidīt no visa tā darba perioda, tas būtu apmēram šāda te situācija. Apmēram 70 gadu laikā mūsu jau esošajos klimatiskajos apstākļos mēs varētu cerēt nonākt līdz šādam gala rezultātam, ja vidējām dimensijām tajās mežaudzēs, kuras mēs būsim paši atjaunojuši un paši kopuši. Un jāatzīst, ka ar diškabārdu ir tāda īpatnība, ka sevišķi ilgāk nav sagaidāms, ka viņa audzēšana būtu lietderīga, jo tad viņam veidojās tā saucamais neīstais kodols, tātad iekrāsojums. Redzēt te jau no dažiem eksemplāriem, kas ir
120, 130 gadu veci, ka ir jau sēņu augļķermeņi redzami, jeb piepes. Tā vienkārši sakot, ir redzams uz stumbra virsmas, attiecīgi tie bojājumi ir pietiekami izteikti. No vienas puses, protams, ka tādi vecāki koki ir svarīgi, un arī šai te koku sugai nav nekādu nozīmīgi izaicinājumu nodrošināt pietiekami labu to bioloģiskās daudzveidības situāciju gan no kritāla viedokļa, gan no kā dzīvotnes dažādām sēņu sugām un arī dažādām kukaiņu sugām. Attiecībā uz lapeglēm, tad liela daļa no meža īpašniekiem jau ir redzējuši tādā vai citādā kontekstā. Latvijā ir audzes, ir atsevišķi koki, daudz vairāk sastopami nekā, piemēram, dižskabārdis, un lapegli ir gaismas prasīga atšķirībā no dižskabārža, un tas, kas viņai ir tā liela priekšrocība, ka viņai augšanas sākuma posmā, tad pirmajās vairākās desmitgadēs ir ļoti izteikta ātraudzība. Eksperimentu viedokļi ar lapegli Latvijā ir darīts diezgan daudz no pētniecības viedokļa, tā skaitā ir skatīta gan šī te augšanas gaita, ir skatīta slimība rezistence, kur ir ļoti svarīgi, varbūt vērtīgi no meža īpašnieku viedokļa atcerēties, ka stādīšanai ir ļoti būtiski izmantot tieši hibrīdo lapegli, proti to, kas ir krustojums starp Eiropas lapegli un Japānas lapegli, jo Eiropas lapegle ir tomēr mazāk noturība pret zaru vēzi. Līdzīgos platuma grādos otrā pusē Baltijas jūrai izmanto, veidojot mistrojumus ar egli. Tajā sākotnējā augšanas posmā lapegli ir 1–2 reizes ātraudzīgāk, arī mēs esam tādus mistrojumus pamēģinājuši un konstatējuši līdzīgus rezultātus. Tas nozīmē, līdz tai pirmajai retināšanai tā lapegli iedos nozīmīgi lielāku krāju. To varēs paņemt ārā pirmajā daļai arī otrajā retināšanā, un tālāk jau egli ir tā, kas viņu būs panākusi un kas beigās nodrošinās tai galvenajā cirtē to gala rezultātu. Otrkārt, kas, protams, ir raksturīgi lapeglei, ka vainags ir daudz gaismas caurlaidīgāks, tad tas, ko jūs varat redzēt šeit apakšā, piemēram, zem tādas lapegļa audzes, ja jūs iedomātos tādas pašas dimensijas parasto egli un viņas audzi, tur apakšā būtu sūnas. Vai tas izskatītos apmēram, ka tā kā te uz ceļa, tad visa tā dzīvība, kas te ir apakšā, viņas nebūtu. Un tai mistrojumā tieši tā arī ir kaut kas pa vidam. Attiecībā uz lapegles koksnes izmantošanu, tad viņa ir izturīga koksne, bet ir raksturīga ar diezgan augstu sveķainumu, kas rada zināmas problēmas pie koksnes pārstrādes. Viņa ir līdzīga kā citas kuju koku koksne gan būvkonstrukcijās, gan ārējā apdarē, jo ir pietiekami izturīga ārvidē. Vēl viena no tādām koku sugām, ko perspektīvā Latvijā varētu izmantot vairāk, ir duglāzija. Duglāzija atšķirībā no iepriekš pārunātajām lapegles un dižskabārža ir pamata izplatības areāls Ziemeļamerikas kontinentā, tātad īsti introducētā koku suga. Tomēr introducēta viņa jau Eiropā kopumā ir diezgan ilgu laiku un ir ļoti daudz eksperimentu dažādās Eiropas valstīs, kas ir saistīti ar šo koku sugu. Viens iemesls ir tāds, ka šī te koku suga ir noturīgāka pret vētru bojājumiem, tad var augt līdzīgās augsnēs kā egle un ir noturīgāk pret vētru bojājumiem, nav absolūti noturīgi, nav tādu sugu, kas ir absolūti noturīgs, bet relatīvi salīdzinājumā ar egli. Un otrs, kas ir viņas lielā priekšrocība, viņu neapdraud tas pats mizgrauzis. Kā mēs saskatām no pētniecības viedokļa, kāpēc mēs ar šo te koku sugu strādājam, niša ir ļoti līdzīga. Arī mums ir jārēķinās, ka nākotnē vētru bojājumu kļūs vairāk un arī dažādu dendrofāgu kukaiņu bojājumu kļūs vairāk mežos. Tad ir jāmeklē dažādas koku sugu alternatīvas, ar kurām mēs varētu strādāt. Visur mēs ar tām dažām šobrīd izmantotajām vien neiztiksim, un duglāzija ir pietiekami laba alternatīva, ar ko varētu strādāt. Jāatzīst viens trūkums, netik izteikts kā balteglēm, bet viņa arī ir diezgan garšīga. Proti tajā jaunajā vecumā pārnaģi viņu bojā diezgan daudz, tad ir jādomā par aizsardzību pret pārnaģu bojājumiem, ja mēs viņu gribam izmantot. Attiecībā uz stādāmā materiāla pieejamību, tad lapeglēm, dažādām lapeglēm ir atlasītas teritorijas, kurās tiek iegūtas sēklas, un stādāmais materiāls ne ļoti daudz, bet ir pieejams.
tirgū, tad nepieciešamības gadījumā to var darīt. Attiecībā uz duglāziju tur šobrīd tas darbs nav vēl paveikts. Tad attiecībā uz duglāziju ir kaut kāds ievestais materiāls, kas tiek kaut kur ļoti nelielos apjomos, kaut kādās eksperimentālās teritorijās šobrīd vairāk izmantots. Tātad tā ir vairāk suga, uz kuru mēs skatāmies kā uz perspektīvu, bet ne tik daudz kā uz šī brīža izmantošanu.